Labrīt, čau! To ir mana ēna, Ieva, ja? Ieva. Kur mēs atrodamies? Labi, es zinu, te iznāca savu baigās kontrolas, lai tiktu šejieni. Un šitas ir, saucās, avio virtuve, kur visi ēdieni tiek gatavot uz visām lidmašīnām, kas aiziet uz tāliem austrumiem un pa visu Eiropu. Un ko mēs te darām? Mēs gatavojam ēdienus biznesa klasē visām Air Baltic lidmašīnām. Par dienu tas varētu būt no 300 līdz 600 ēdienu. Tāda liela, tas tā kā liels restorāns šis skaitās. Ja? Un te, kad mēs šodien taisīsim, te parādīšu te, te ir mums saucamais katalogs, ja? Un te ir tie ēdieni, kas iet uz katru dienu uz lidmašīnas. Tagad mums tā filozofija ir uz Air Baltic biznesa klases iet viss, cik mēs varam iespējams vietējais, sezonālais, tradicionālais. Tas saucam slow food. Un slow food ir tas, kas pret ātro ēdināšanu, ja? Un visu, ko mūsu zemnieki te Latvijā ir audzējuši. Un tā tu mēs tagad redzēsim. Un teiksim, mēs tagad šeit mēs skatāmies, ja? A, B, C, L, L, 4. Kas tas ir? Tas ir ēdiens, ko mēs to taisīsim. Ja, tu jau zināji. Tur jau špiko. Ja? Tas ir rušons sirs ar lēcam. Ja? Šis ir uzkot, ko mēs tagad darīsim visām avio reisēm, kas šodien pacelsies gaisā. Un es tev pastāstīšu par tām sastāvdaļām. Jo, kas ir ļoti būtiski, ir, kad pasažieris sēž, viņam noliek paplāti priekšā, viņam jāzina, kas tas ir. Un viņam jābūt drošam un laimīgam. Bet es zinu, interesanti, ka tu gaisā esi viss maiņas, viss tavu kapuri, viņi mainās. Pat labs vīns augšā tur debesīs mainās garša. Tev jāliek vēl tad vairāk uzmanību, lai varbūt bišķi stiprāk tā garša ir. Ko tu garšos te lejā, garšos savādāk tā pašā. Un šis ir rušona sirs. Rušona sirs, viņš nāk no Latgales. Tāda Lidija un Juris viņa audzē. Viņam ir 12 govs. Viena no tām goviem ir Latvijas slavenā zilā govs. Tagad, es šo te sieru saucu par jaunavas sieru. Un viņi speciāli šito gatavo mums restorānā Vincentam un priekš Air Baltic. Viņš ir fenomenāli. Viņš ir fantastisks. Viņš ir tik tīrs, tik viegls. Es viņu saucu par jaunavas sieru. Tāds viņš ir. Tagad mēs taisīsim šitam te, lidojam uz Tel Avivu šovakar, un 8 cilvēki biznesa klasē tur sēž. Ja? Tātad, kā mēs teicam, šis ir bioloģiski audzēts tas siers, un kaut ko viņam vajag iedot tādu kodienu viņam blakus. Un te man ir lēces jau novārītas ar burkāņiem. Un tad tās lēces arī, es te gribu parādīt, ja, viņas Latvijā neaug, bet Lincen de Foix, tas ir no Francijas, ir bioloģiski, ja, tīrs atkal. Tāds pasties to bildi. Bišķīt pakais par apakšu. Ja. Tas, jā, pa katru. Ļoti labi, Ivo. Un tad mēs kaisīsim vēl pa virsu. Ja? Un tad mēs liekam te 1-2 gabalus pa sieru. Ja? 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 Droši. Nekautrējies. Jo. Katram uzkodai, katram salātam vai kādu zaļumu, ja? Un es esmu te izvēlējies Briseles kāpos, jo viņš ir tagad ziemas laikā. Un es zinu, ka Briseles kāpos viņi vēl izdzīvot var šo te temperatūru, kas tur ārā ir. Tagad, cik bija mīnus 16 grādi, ja? Un viņi var izdzīvot to temperatūru. Tad tas ir īsti ziemas ēdiens, šis ir Briseles kāpos. Viņi tagad novārīti, noblanšot. Mēs dosim 1, 2, 3 uz katra. Tagad karveli. Šī karvele. Viņi ir tāda viegla, tāda anīze piegarša, jo tas sirs, redzēja, viņš ir ļoti maigs, ļoti tīrs, lēces,
Briseles kāpos, viņi jau sāk saplūst kopā. Un šis nav tikai garnējumam domāts, ja parasti cilvēks uzliek pētersili, bet šis arī iedod garšu. Nu, ko tu saki? Izskatās ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi, ļoti tīra. Un es domāju, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Biznesa klasē, priekš Telavīvas, priekš Air Baltica. Tagad, un šis ir Andris. Mēs viņu saucam pēc citronu. Viņš ir te atbildīgais šeit lidostā par biznesa klases ēdienu. Ja? Mēs kopā sastrādājam tos ēdienkarus, satiekamies ar zemniekiem, braucam pie tiem zemniekiem, zemnieki arī te brauc pie mums. Un tā ir tā fantastiska kopsadarbība, kā liela kompānija, tā kā Air Baltica, var palīdzēt mums ar zemniekam. Pasmažot to. Pasmažot to. Ļoti skaisti. Es taisīju cietiņu, ja? Tagad, šis jērs, man viens zemnieks Imants vārdā, Sidrabjēri, viņa audzē. Un šito te pašu jēru tu vari pat iegādāties, ja tu aizies Berigvazāru tirdziņu, uz Skyline More tirdziņu un uz Kalnsīru tirdziņu. Tā ir viņa noiet, viņam uz šejienie un uz mūsu restorānu jērsie. Un te mēs esam sacepuši, teiksim, ar seleriju, ar burkāņiem, ar daudz garšvielām, garšaugiem, rozmarīns ir timijāns te ir. Bet te ir tā lieta, ka viņš ir ātri jāatdzesē. Tas, ka mums ir burkāņi. Burkāņi nāk no aizputes, bietes. Viņš dažreiz nāk no aizputes, viņš dažreiz nāk no lainas, arī no dobeles, kartupeļi. Kartupeļi nāk no Sarmītes. Sarmīti ir tuvumā, kur visaugstākā vieta Latvijā. Temperatūra ziņā. Zosēnos. No Zosēniem. Šis nāk no Zosēniem. Un ķirbis atkal nāk no dobeles. Mēs tad zinām izcelsmi, no kurienes katrs produkts nāk. Kartupeli, ja? Vairāk par to mēs liksim. Tad mēs ejam tā burkāni, ja? Tā burkāni, voilà. Burkāni, ja? Tagad tu vari to ar burkāņiem. Es tad sekošu bieti. Ja, šī te gaļa smuki ir atdzisusi tagad. Reku viņi smuki. Viņi ir ilgi, lēni cepusies. Tad mēs varam redzēt pagaļšos te. Un tas patīkamākais, būdams pavārs, tu visu laiku jāgaršo. No? Ļoti labi garšo. Sveiki, Jānis! Tu jau uz labāko esi atnācis. Sveiki! Reku, kur man ēna šodien ir. Jā, viņš sēž uz 2 krēsliem, tu zini? Uz 2 krēsliem? Jā, viņa arī man ēna patiesībā. Pagaidi. Es domāju, bija man. Jā. Bet Ieva ir viņa interesējas galvenokārt arī par mēdījiem. Bet tā kā šis tev, tu patiesībā, ja tu vēl neesi pamanījis, tu piedalījies unikālā arī mēdīju projektā. Jo pirmo reizi Latvijas ēndienu vēsturē un, cik man zināms, arī Eiropas līdzīga ēndienu vēsturē, ēna ir redzama online pārraidē. Tā kā cilvēki mums skatās? Jā. Es to kameru maz neesam ievērojis nekur. Es jūs tā ļoti, kā saka, gatavojat kā katru dienu, vai ne? Bet pat neuzskatījos. Te ir viss no mūsu Latvijas laukiem. Jā. Un pilnīgi Air Baltica var lepoties, kad sadarbojās ar vietiem zemniekiem, kad nepeceļ telefonu, viena liela smaga mašīna te pienes klāt visu, bet daudz zemnieku te piebrauc klāt.
Jo es domāju, tas ir tik būtiski. Tas pasažieris, kas tur augšā tur lido, biznesa klasē sevišķi, viņš zina, no kurienes kas nāk. Tā, taču oliveļu, daudz nē. Tur vēl pipars klāt. Un tad piemetam, teiksim, 1, 2, 3. Tā. Tagad tu man ēna, tev tas jādara, ja? Forši, mēs varam pastāvēt un paskatīties. Jā, tas ir reti, kad es varu stāvēt un skatīties. Tev arī viss svētki jāstrādāja, vai ne taču? Svētki ir pavāriem visgrūtākais laiks. Jā. Pavāri svin svētkus varbūt mēnesi pēc aktuāli notikšanas. Jā, pēc reāliem svētkiem. Jā. Ļoti labi jāri. Jāru ir ļoti reti. Mums te laimējās ir tas veids, kā tu viņu gatavo, kā tu viņu cepi. Viņš iznāk tev tik mīgs, tik sulīts. Jā. Es kādreiz bērnību arī jāru saudzēju. Jā? Mazliet, jā. Tu biji gans? Ja gans, jā. Jāru gans, jā. Tev bija tāda sāķīca, ko? Nē, nebija. Un stamulīs spēlē. Tu zini, cik ir punkti, kur e-Baltics lido? 80. Aha, paskatīt. Zinu labāk nekā. Wow! 80! Jā. Tas ir, starp citu, vairāk nekā Finērs lido no Helsinkiem vai Sas no Stokholmas. Un viņi... Un arī tik vienkārši ēdiens, bet galvenais, ka te garšas viņā ir. Kad izcils garšas ir. Patiesībā jau teikt, tas diezgan tas paradoks, ka tas ēdiens, viņš ir labs, no labiem produktiem, bet viņš jau nav daudz dārgāks, kā arī tas... Nav, kāds procents viņš ir bišķi vairāk. Kopumā, kopumā, jā. Ņemot pret to, cik cilvēki ir gandarīti ar to. Šis ir atkal, domāju, tā Martinella sirs, jērs, un šis tā baba haurom. Mums vajadzētu nolikt, apstīties, kā viņi visi trīs kopā izskatās, ne? Jā, izdarām tā. Šis ir tas, ko pasažieris saņem. Es domāju, tas ir 3 ēdieni. Un nolikt, kā tas izskatās. Ka tas rušana jaunavas sirs. Ko es gribētu arī ievest Itālijās dažiem maziem reisiem. Stūverdes atnāk un uzliek oliveļu vēl uz pasažieram. Jā. Tad atkal tāds personīgs iegājiens tas ir. Tev bija tā, ka tavs ēdiens, tas bija ļoti labi. Jā. Bet tad tie cilvēki, kas bija pagaršojuši ēdienu, viņiem bija tā, kur tad tāda laba kafija pēc tam gribās. Tagad mums ir lidmašīnā Nespresso, tāda kārtīga espresso kafija un cappuccino. Un tā izvēle tiešām ļoti, ļoti laba un tie aromāti ir neatkārtojami. Jo oliveļi ir ļoti veselīgi, ir ļoti aromatiski, ļoti garšīgi ir. Un viņi iedod ēdienam jaunu dzīvību. Tāpēc Itāļi viena no labākām virtuvēm pasaulē ir. Un ja stūrdes tagad atnāk un personīgi tev uzliet, tuč, apsties, wow! Šo te vajag tuvplānā šeit, kā viņš te tek tur lejā. Tad... Iedomājies? Jā. Kas tikai nav jāiziet cauri, lai pasažieris augšā tur ir priecīgs. Man kolēģi viņi teica, tik skaisti par lidmašīnu varēja apskatīt no visām pusēm, jo angārs arī tas, tā lieta, kur parastu ikdienā neredz. Un arī virtuve, kur tiek gatavot tā vēdienu, tā nav tā lieta, kur tu katru dienu var ielūkoties. Tu redz to otru pusi, ka tas ir uz paplātes pasniegts. Bet tagad tā kā paldies un bija tā ieviņa, tā kā tu domāji? Jā, bija. Vēl labāk. Jā, vēl labāk. Tas, ko gribēju dzirdēt. Tā kā, ko? Paldies, Mārti, paldies, Ieva, paldies visai komandai un paldies visiem tiem daudziem tūkstošiem ēnu, kas mūs skatījās, vēl tagad mūs skatās. Tā kā tiksimies ēndienā nākamajā gadā. Paldies. Paldies, Ieviņ. Paldies. 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 Paldies visiem. Mēs tagad garšosim visiem.